dosimies, jā. Tātad sveicināti sportisti! O jā, kaut kas jau ir, kaut arī tā gāzītā grīdā būs ir labi. Tātad mēs šodien ezerē atklājam, pateicoties Pilibaitim Teodoram. Nu, jā, ne jau tikai, bet faktiski viņa dēļ šeit ir jau jauna trase, jā. Un ezerē motosporta tradīcijas ir tik lielas, ka mums arī bija savu laiku PSRS čempions, ja Gaušas. Un es domāju, ka tas, kas tiek atjaunots tagad, tas ir pateicoties Teodoram, paldies viņam par to. Es domāju, ka mēs varam aplaudēt viņam, ka tas ir Tātad šodien mēs reāli taisām pirmās sacensības, jā, ka būs tāds nopietns, pēc tam mēs mēģināsim iet tajā gultē tā, ka viņi varētu būt katru reizi, vienu reizi mēnesī. Un šodien, cik jūs esat, ceram, ka uz nākošiem mačiem būs vēl vairāk, un ka tās tradīcijas tiešām atzīmes ezerē, ka tās motocross tradīcijas tiešām ezerē ir tās, ka nevar tikai spēlēt ezerē florbolu vai futbolu vai kaut ko tam līdzīgi, ka motocrossiem ir jādzīvot. Un tādēļ es šodien novēlu, lai jums tiešām mazāk kritienu, veiksmi. Vispār bez, jā, tētis saka vispār bez. Tātad mēs šodien atgriezīsim lentīti, jā, mēs uzticēsim to darīt Jānim Sipaniekam, ja viņš šeit ir. Ir, reku Jānis. Un trases direktoram, tātad Vigo, jā. Tātad viņi pārgriezīs lentīti, iesāksim šos mačus, jo, Jānis mums kādreiz kaut ko priekšā. Šite. Rekuri. Tātad viņš atgriezīs šo lentīti un mēģināsim to iemūžināt. Un lai jums šodien veicās, Teodors varbūt izstāstīs par to principu, kāds būs tā sistēma, kā mēs brauksim, jā. Tātad, es dodu pār tevi. Pirmkārt, es gribētu pateikt paldies visiem, kas man palīdzēja. Es saprotu, labāk ir sabūrtīs 5 vai 10, nekā paldies plikais, bet šoreiz, lai paliek tā, tad es gribu pateikt paldies Aivaram, Dainim, Raitim, kas to vispār to melodās, tā visu to dāģēšanu un rakšanu un akmeņus un visu to pārējo. Tad mums nāca tautā Zaņas skolas šefs, kur ir Imants Krūms, un tas tagad ir moderni teikt, nav jau bultuzēris vai traktoris, ir operators. Putra Andrejs, jā. Tad nopietni palīdzību mums devu Upmaļi. Pats Leiš Jānīt ar viņš nav kukužals, Rimāns, jā. Uģis ar Pāvelu, tad Švits Gunārs ar Pūdu Robi, un Dzintar mūs nopietni vakar laistīja trasi. Tad ir Gulba Oskars, nāc mums arī talkā, un redzēt arī soliņu, kur palīdzēja mums lai Omukiem ko apsteisties, kur nosponsorēja mums Jānis, bijušais edzēs galva. Lesošais savā ziņā. Un pašs picīs mums palīdzēja Māris ar savu tehniku. Un tas kadrīšs, kas ar viņu darbojās, tas, es nezinu, tas ir vīrs ar lielo burtu. Oris, ko tu esi atnācis ciemos? Nāc, Oris. Aplaus, Oris! Un mūsu paši braucēji, tad ir Vigo, Zintis ar dēlu, kas mēs nesam apskrāli. Kaspars, Edgars, un tie paši zina, jā? Tad tā, ko? Tad griežam to lenti, jā? Tātad. Pārēc jau deputāti kaut ko dara. Paldies. Kur tad ir? Kur tad mūsu tedīts ir? Sakosim viņam. Jā, tas paliek tev. Paldies. Es laidu, ka pirmo kalnu. Tā nelēj. Espērs, vai. Nelēj manu jūs. Pietiek. Padaudz lāgi. Lejiet. Idamā. Opa!
9. izrāvas, jā. Braucās labi, spēki tikai nav vispār. Kā patīk ezers tas? Īsiņi, bet nu, ir jau labi. Pirmie kaķēni jāslīcina. Būs jau labi. Jā, gūt, Valdemār! Padod rokas, kolēģi! Tātad pirmais mums parādās. Pirmā vieta, stiprs puika. Tagad notiek cīņa par otro vietu. Tur 3 gabali kopā. Nu, davai, kuru tagad? Davai, paņemat kurs, parād pār kuru. Otrā, trešā un ceturtā. Apakaļ, puikas! Reku, neguļam, meitenes! Visiem vienā! Skrienam, mēs vēl esam meiteni labāko redzējuši. Kur tad būs labākā meitene mums šodien? Nāk, guļam! Welcome! Mārtiņ, kas tas ir? Mārtiņš aizgāja finišā pats pirmais un beigās kaut kur salūza, bet nekas nākošais gadu. Nē, nākošais mēnesis, neesmu teikt. Un kur parādās pirmā meitene mums. Vau, tā ir no Pilibaižas meitene parādās pirmā. Māsa, buksē! Uzmet zemes, Raujiet pēdējai, jākāp tai kalniņā, jāuzkāp un jānoskrien līdz galam. Nu, tagad gaidām, kura tagad būs jaunie vai bišķi vecāki. Nu, kas tagad tur, jā, tur ir cīņa arī ļoti nopietna. Tur tagad notiek, kurš rāk līdz finišam, skrienam līdz finišam. Forši, jā. Paldies visiem, paldies! Vairāk jau nepalīdz. Man liekas, ka nē, vairāk nav.